Labi. Reģioni, konkursi, daudz aktivitāšu pašā 23. septembrī Rīgā, Arēnā Rīga. Bet mēs dosim vārdu mūsu diviem webistiem, kuri izstāstīs vairāk par sociālo mediju kampaņām, kas šodien izskanēja diezgan maz. Ja viņi runās svešvārdos, viņi paši arī centīsies tulkot, ja kāds kaut ko nesapratīs. Bet lūdzu, noraujiet jumtu sociālo mediju jomā. Jā, paldies. Sveicināti. Mani sauc Mareks, tas ir kolēģis Igors. Mēs tikam pieteikti kā webisti, kas nozīmē, ka mēs laikam esam tādi jaukāki, vēl jaukāki sabiedrisko attiecību profesionāli nekā visi pārējie ļoti jaukie kolēģi. Maza replika par to video, par kuru runāja Kitija. Tātad, iedomājieties, mazais virālais eksperiments uz rotaļmašīnītes tiek uzlikta kamera ar zivsaci, kas rāda ļoti plašu, ļoti izkropļotu mākslīgu bildīti, un tas auto šaudās cauri starp kājām tiem cilvēkiem, kas kārto arēnu Rīga. Smuki! Vai aizies vai neaizies, nezinām, bet ir vērts paeksperimentēt, jo šīs kampaņas sauklis taču arī ir norauj jumtu. Ja sanāks, būs baigi forši, un jūs varat tur palīdzēt. Runājot par balsošanu, tā, protams, atkal ir visādi iesaistot portālu Draugiem LV, kas ir vispopulārākais auditorijas ziņā, jo, ja mēs skatāmies, ka tie cilvēki, kurus grib redzēt pasākumā Studentu paradīzē, ir ne tikai studējošā jaunatne, kas ir ļoti gudri izglītot un droši vien ir visi Twitterī, bet arī daļa tie jaunie cilvēki, kuri vēl kādreiz gribētu studēt. Un tātad Draugiem LV ir tas masīvākais kanāls, kur tad arī mēs domājam attīstīt dažas aktivitātes, par kurām Igors mazliet plašāk. Tad izstāstīšu par Draugiem lapu. Mēs viņu veidosim kā galveno ziņu nesēju par visām aktuālākām lietām, protams, tur visa informācija un tā tālāk. Bet ļoti interesants kanāls būs Twitters. Mēs viņu izmantosim tādā veidā, ka Twitterī tiks publicēta informācija, tāds inside info nedaudz par tām lietām, ko parasts cilvēks gatavošanās procesā nekad neieraudzīja. Piemēram, atbrauc kāds viens no izpildītājiem, un kā viņš ielido, kaut kāda neliela diskusija, varbūt ar viņu kaut kādu domu apmaiņa vai neliels video. Līdz ar to Twitteris būtu tāds ļoti īsu ziņu kanāls, kurā būtu iespējams dabūt ļoti interesantu informāciju, kas atšķirās, protams, no Draugiem lapas, kur būs tāds ļoti, nesāksim par analītiskiem, bet tādu ziņu rakstu. Ja drīkst vēl par Draugu lapu, iedomājieties to situāciju. Mamīte ir palaidusi savu vienīgo atvasu uz lielu pasākumu, kur būs daudz jauniešu, daudz meitenes, kas varētu samaitāt viņas mīļāko un vienīgo dēliņu, un viņi taču ļoti uztraucās, mamma baigi uztraucās. Un tad vizuālais noformējums Draugu lapai ir kādā stilīga tā kā istabiņa, kurā ir, protams, ka iPhone'ā rādās bildes, livestreams un varbūt vēl dažas citas tādas skaistas lietiņas no pasākuma, bet tajā pašā laikā īsti nevar atpazīt cilvēkus. Tas ir tajā gadījumā, ja jūs dejosiet ļoti stilīgi, tad māma to neredzēs un viņa nejautās, vai tu tur nebija mazliet iedzērs pārāk daudz bezalkoholisko sidru. Un tieši tāpatās to varēs redzēt mājaslapā, kur mēs ievietosim arī video live streamu no pasākumu, un tur būs viss redzams, kas notiek tad uz vietas, un tāpat arī tās pašas bildes. Līdz ar to mēs tā kā dublēsim saturu, lai tie lietotāji, kas interesējās, teiksim, vai caur Google atrod mūsu mājaslapu, nonāk tajā. Savukārt Draugiem LV lietotāji nonāk krietni ērtākā un ātrākā ceļā un neaiziet no savu mīļās Draugiem LV platformas. Jo, protams, tiešais mērķis ir tie cilvēki Latvijā, kas fiziski var aizbraukt uz arēnu Rīgu, noraut jumtu un atlaist pa pilnu programmu, bet tā kā viena no organizātora ambīcijām ir saskarties arī ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, jaunajiem studējošiem cilvēkiem, tad livestreams mājaslapā varētu būt viena no tām labākajām opcijām. Arī par mūziku. Mēs Draugiem lapā iebūvēsim nelielu plērīti, kas livestream režīmā rādīs Atskaņos, protams, mūziku no tā pasākuma, lai arī tie, kas varbūt nav spējuši ierasties, lai varētu mājās uzgriezt bišķiņu skaļāk un ietusēt. Un runājot tālāk, atcerieties, mēs runājām arī stāstījām par to, ka būs tie auto ar nogriezto jumtu nobrēmtotie pie augstskolām. Tur uz asfalta būs arī tāda maza zīmīte, kas aicinās iečakoties Foursquare. Un nedēļu pirms pasākuma mums ir doma taisīt prepārtija
tusiņu, kur cilvēki izejot cauri konkrētam maršrutam, veicot konkrētus check-ins, varēs iegūt iespēju nopelnīt brīvbiļetes uz pasākumu. Tātad čeklējies, ieliec bildi, ieliec attiecīgo pasākumu hashtagu un baudi pasākumu par velti. Tad par Google. Mēs mājaslapai uzreiz pēc jaunās versijas vai atjaunātās versijas palaišanas uztaisīsim Search Engine Optimization, SEO. Kā tur bija latviski? Meklētāju serveru tralalā. Nu, vienmēr sakot, visi saprat, vai ne? Pamājam ar galvu? Jā! Paldies! Nu, un, protams, arī Google reklāmas ieliksim. Un Google reklāmas tā kā pasākuma budžets ir ļoti, ļoti taupīgs. Tās tiek palaistas apmēram 2 nedēļas pirms pasākuma, tā lai neiztērētu tā kā visas tās naudiņas, kas ir studentu paradīzē. YouTube un Flickr kā atbalsta kanāli, kur izvietot bildes attiecīgi un video, kuras ērti šērojās starp lietotājiem, kur iespējams sagūglēt, nu, tā lai ir ērti un forši. Un, protams, mēs visi esam ārkārtīgi digitāli, ārkārtīgi stilīgi, un katrs var nofilmēt kādu video. Un, protams, tēma norauj jumtu, jūs vislabāk varēsiet izpausties tajā risinājumā, un arī YouTube video konkurss uztaisām mazu fanu klipu, liekam automātiski viņš aiziet uz mājaslapu, uz YouTube kanālu, un arī vinētājs tiek pie dāvanām no paradīzes un no, protams, uz ballīti. Un mēs esam arī piedomājuši pie mēdī izvēles un nonācām pie tā, ka daudz jaunieši iesaistās kaut kādās grupās vai apvienībās, piemēram, pēc mūzikas stila. Un šiem cilvēkiem eksistē, protams, portāli, kur viņi runā, kaut kādi fórumi, lapas, un mēs nolēmām šo izmantot tādā veidā, ka mēs tur liktu iekšā kāds reklāmas risinājums vai savādāka veida interesantas lietas par šo pasākumu un uzrunātu tajās vietās, kur jau ir šie cilvēki, tie fórumi vai diskusiju vietas kaut kādas. Un tas ir tas mēdījis, kurš ir šobrīd maz izmantots, un mēs ceram, ka tas piesaistīs vēl lielāku uzmanību nekā klasiskais banneris Delfi vai Draugiem. Un atgriežoties pie pašas kampaņas vizuāli, tagad iedarbinam savu fantāzijas spēju un iedomājamies, kāds izskatās auto kabrio, tad, kad mēs redzam skatu no augšas. Vasara, skaisti jauni cilvēki. Mēs neredzam viņu sejas, bet mēs redzam, ka tur ir skaists bikini, vēl skaistāk presīt jaunam čalim un sauklis norauj jumtu paradīzē 5. pakāpē. Un mēs aizmirstām piebilst, tā kā šogad mēs gribam iesaistīt arī Baltiju un tā, tad principā no reģionālajām pilsētām un no Viļņas, kur ir lielākā Lietuvas universitāte, un no Tartu tiek organizēti partiju busi, kur ved konkrēti uz šo studentu paradīzi.